Labrīt visiem! Esam ieradušies Kirija ieejā, lai šodien ietu nosacītu vieglu pastaigu taku. Iespējams, ka maksimums no 12 līdz 14 km garumā. Un jau trases pašā sākumā šodien mūs pavada burvīgs jauks strautiņš upīte, kurš īstenībā ies lielu daļu kopā ar mums. Šodien būs arī paredzētas mums uzkāpšana dažā labā alā. Esam nonākuši pirmajā krustceļā. Mēs iesim uz to pusīti, turpināsim tālāk gājienu uz Hornaku. Un šitien aiziet divas nosacīti pabriesmīgas takas, jo esam tur gājuši Červone Verča, bijām kaut kādu gadu atpakaļ, un šitās ir divas apakšējās tādas kā atpūtas vietiņas. Un te tek kārtējā tā pati upīte. Un turpināsim iet tur uz priekšu. Esam nonākuši pie aitas, kas ganās, no kā mēs te iegūstam un pērkam sieriņus. Sarksuns ir, kaut kur arī gan jau, ka ganiņam jābūt. Un sanāca tā, ka šodienas pastaigas iecerētais mērķis neizdosies, un laikam ir kaut kāds nogruvums, un priekšā taka ir cieta. Aiztaisīta vaļā būs tikai sestdien, svētdien. Sakarā plānu izmaiņām aizgājām uz zilo taku, un pagaidām ir nemitīgs kāpums augšā. It kā nosacītais gala mērķis bija 1 stunda un 10 minūtes. Bet, cik sapratu, būs arī jāiet laikam pa šeieni atpakaļ. Un burvīgie skati turpinās. Visapkārt kalni, vieni kalni. Un jāiet būs visu laiku augšā. Un pēc kāda pamatīga kāpiena esam nonākuši mazā tādā kā starposmā pļaviņā. Kur ir iespēja drusku atvilkt telpu. Te jau vairāki to dara. Uzkāpjot gandrīz pašā augšā, pavarās vēl arī kolosāli burvīgi skati, kurus te esi pats pievarējis. Kaut kāda atpūtas vieta. Aiziesim, paskatīsimies, kāds tur ir. Tā esam nonākuši vēl vienā kolosālā burvīgā vietā, meža ielokā ar skatu uz kalniem. Tā esam nonākuši vēl vienā kolosālā burvīgā vietā, meža ielokā ar skatu uz kalniem. Diemžēl ir arī šitādi skati mājām. It kā liekas, ka varētu būt labi viesunami, bet izskatās, ka pamestas mājas. Esam atnākuši līdz vietai Butoravī Verč.
Te pēkšņi sev kartē skatījāmies, ir pacēlāji. Interesanti. Jā, te pat kafejnīciņa laikam ir kaut kāda, un laikam var nobraukt lejā. Kur iet pacēlāji uz leju, un šeit paverās kolosāls skats uz pilsētu. Un skaistums nebeidz mūs pārsteigt. Visas izskatās, šīs ir īres mājiņas. Mājiņa pie mājiņas.